Īsi par Eiropas Savienības platību maksājumiem. Eiropas Savienības platību maksājumi ir tiešie maksājumi lauksaimniekiem, kas ir daļa kopējās lauksaimniecības politikas. Šie maksājumi veido būtisku atbalstu lauksaimniekiem, tostarp Latvijā, un ir paredzēti, lai stabilizētu lauksaimnieku ienākumus, veicinātu lauksaimniecības produktivitāti un nodrošinātu pārtikas drošību, kā arī aizsargātu vidi. Platību maksājumi tiek piešķirti balstoties uz to, cik lielu zemes platību lauksaimnieks apsaimnieko un kādas ir šīs zemes īpašības. Šie maksājumi var ietvert pamatmaksājumus par hektāru, kā arī papildu maksājumus, piemēram, jaunajiem lauksaimniekiem vai maksājumus par noteiktiem vides un klimata pasākumiem. Latvija tradicionāli ir bijusi viena no tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurai ir viena no zemākajiem platību maksājumiem uz hektāru. Šī situācija ir saistīta ar vairākiem vēsturiskiem un politiskiem faktoriem, tostarp ar veidu, kādā tiek aprēķināti un sadalīti platību maksājumi saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku. Tomēr jāatzīst, ka Latvijas zemnieku interešu pārstāvniecība Eiropas Savienībā ir bijusi, maigi izsakoties, vāji politiski pārstāvēta. Platību maksājumu mērķis ir nodrošināt lauksaimniekiem stabilus ienākumus un kompensēt daļu no lauksaimniecības izmaksām, vienlaikus veicinot ilgspējīgu zemes apsaimniekošanu. Pēc Eiropas Savienības paplašināšanās un jaunu dalību valstu, tostarp Latvijas pievienošanās, platību maksājumi šīm valstīm tika noteikti zemākā līmenī salīdzinājumā ar vecajām dalību valstīm. Cīņa par vienlīdzību neizbēgami ir pašreizējā dienas kārtībā, un platību maksājumu apmēra paaugstināšanai ir jābūt svarīgam politiskam jautājumam Latvijai.